Kaut kādā tādā skaistā filmā, kas tā kā skaties, un tad ir tā kā sākums, tu nezini, tā sirsniņa tur vēl tā kā trīc, un ir tāds nezināmais, un pēc tam tev varās vaļā tā kā viena ziedlapa, otra, trešā, un tad tā puķa, viņa tāda skaisti ir atvērsies. Sveiki, man sauc Liena Zemīte, un sevi dēvēju par sirds, elpas un garšas alķīmiķi. Un nu ir laiks noklausīties Jēkaba Tutiņa pirmatskaņojumu. Sākoties tai mūzikai, man bija tāda sajūta, pirmkārt, vispār no pirmām tā mūzikas pirmajiem akordiem bija tā sajūta, ka tas viss ir kaut kas tāds ļoti liels un plašs, un ka ir jāskatās tā kā plašāk, kad šeit ir, nezinu, ja mēs salīdzinām tā, tādā redzamā, nezinu, šeit ir Latvija, bet tas ir par kaut ko ļoti, ļoti daudz vairāk, un tāpat nav Eiropa, Amerika, bet tas ir kaut kas plašāk, tas ir, tā kā visums, tā es varētu to nosaukt. Man noteikti patika, kad šai mūzikā viņā nav tāds depresņāks, kas ir, daudz dzirdams. Kāpēc es arī, kādreiz tā maz klausījos klasisko mūziku, jo man likās, bija tāds priekšstats, ka tas ir kaut kas tāds smagnējs, ka tu tur tā kā klausoties to, tev tāda depresija sākās. Un tad bija, kaut kādas jautrās mūzikas, pops jāklausās, ja? Bet, protams, ka tas viss ir nepareizi, un tagad es domāju savādāk, bet, Jēkaba mūzikā nejūtu to, kad nāk virsū kaut kāds tāda, nezinu, tur bailes vai kaut kāda nožēla vai kaut kas tāds tur nav. Tas viss ir par drosmi un apņēmību iet uz priekšu un darīt savu sirds lietu. Tāda man sajūta.